teiciens līdzīgs pievelk līdzīgu. Ko tad tas patiesībā nozīmē? Tas nozīmē to, kādas ir mūsu domas, kā mēs jūtamies, ko mēs runājam, kādus darbus daram. Tas viss darbojās kā magnēts, kas pievelk līdzīgas lietas, līdzīgas cilvēkus, līdzīgas notikumus, situācijas, līdzīgas sajūtas arī mums apkārt. Un savukārt, ja mēs domājam pozitīvi, jūtamies pozitīvi, sakam pozitīvas lietas, tad arī vairāk apkārt mums rodas pozitīvais. Tāpat tas, kādi esam mēs, patiesībā nosaka arī mūsu apkārtējā vide, cilvēki, kas ir mums apkārt, cilvēki, ar ko mēs kontaktējamies. Nesen es dalījos ar vienu citātu: ja puķa nezied, tad parasti mēs uzlabojam puķas augsti. Tātad tā ir puķas vide, kurā viņa aug. Un tad var notikt tā, ka puķas zied. Un tieši tā ir arī ar cilvēkiem. Ja, piemēram, mēs gribam sevi mainīt uz kaut ko labāku, mums ir arī jānomaina savu vide. Cilvēki mums apkārt, mums ir jāizvērtē. Katrs cilvēks, ar ko mēs kontaktējamies, vairāk vai mazāk, ko viņš mums labu dod. Jā. Vai finansiālā ziņā ir labums, vai vēl veselības ziņā, vai vienkārši mēs pēc kontaktēšanās ar to cilvēku jūtamies labāk. Ja mēs jūtamies sliktāk, tad jautājums ir, kāpēc mums tāds cilvēks ir vajadzīgs. Jo tā jau ir mūsu izvēle, ar ko mēs gribam kontaktēties, ar ko negribam, un tādā veidā mēs varam izmainīt savu vidi, cilvēku sev apkārt. Pārtraukt kontaktēties ar tādiem, kas mums varbūt ietekmē kaut kādā ziņā negatīvu. Rast jaunus kontaktus ar tādiem cilvēkiem, kas dod mums kaut ko labu, pozitīvu, kaut vai tik, cik pozitīvas emocijas, ja, kad pēc sarunas mēs jūtamies daudz labāk, iedvesmoti, pacelāti. Un tas ir mūsu ziņā. Ar kādiem cilvēkiem mēs kontaktējamies, ar kādiem mēs nekontaktējamies. Arī šajos laikos notiek tādas dīvainas lietas, droši vien esat pamanījuši, kad pēkšņi kaut kādi cilvēki no jūsu dzīves ir pazuduši, ar kuriem varbūt esat bijuši ciešā kontaktā, draugi, paziņas, reizēm pat radinieki vienkārši kaut kā pazūd no jūsu dzīves, un tajā pašā laikā jūsu dzīvē parādās kādi jauni cilvēki, kurus it kā varbūt maz pazīstat, maz esat pazīstami, bet rodas tāda sajūta, ka jūs viņus pazīstat jau sen, ka pazīstat ļoti labi, un ar ko tas ir arī saistīts. Šeit darbojas tieši tas pats likums. Līdzīgs pievelk līdzīgu. Kā jūtamies mēs, ko mēs domājam, tādi arī cilvēki pievelks mums apkārt. Un, nu jā, tas darbojās tieši tā. Magnēta likums, līdzīgs pievelk līdzīgo. Un tādā veidā mēs arī apzināti varam mainīt, veidot savu vidi, ja kaut kas mums tajā nepatīk, vai pārdomāt par cilvēkiem,
kas ir mūsu draugu paziņu lokā, ar kuriem mums ir labi kontaktēties, no kuriem mums ir kāds prieks, labums, kaut vai tik cik labas sajūtas, labas domas. Un tā veidosim savu vidi. Tieši tāpat kā puķei, ja vēlamies uzziedēt, ir jāuzlabo tās augsni. Nevis paši puķi. Puķei jau neko daudz izdarīt nevar, vai ne? Bet augsni uzlabot mēs varam gan, vai ne?